Bērnības un jaunības vieta Turlava izcilajam kordiriģentam, pedagogam un komponistam Edgaram Račevskim vienmēr bijusi svarīga. Te bijuši ne tikai viņa pirmie soļi mūzikā, bet arī veidojusies mīlestība uz to mūža garumā. Te viņu joprojām sauc par savējo. Te Edgars bieži atgriezies ar dažādiem koncertiem, īpaši Lipaiķu baznīcā, kur ērģeles spēlējusi gan viņa mamma, gan pats. Arī viņa 90 gadu atceres pasākumā baznīca plaši atvērta un dzied kori. Izvijās cauri, ja, tā viņa vienkāršība, tā viņa labestība, ja, tas mīļums, ko viņš ienes. Mums jau pietiek, ka viņš te stāv uz šo celiņu, ja, un mēs jūtam to viņa dāsnumu. Šī baznīca ir svarīga ar to, ka viņš ir savā laikā šeit spēlējis ērģeles, un viņa māmiņa, Olgas kundze, viņa spēlēja ērģeles un padomjas laikos, kad tēvs gulēja uz slimības gultu, viņai bija tāds uzteiciens, ka mēt, ja tev ir jāizvēlas vai spēlēt baznīcas ērģeles vai kalpot skolai kā skolotājai, paliec baznīcā. Un viņa palika baznīcā, un viņu noņēma no skolotājas darba, un viņa tika aizsūtīta uz ceļu. Viņa remontēja ar zirgiem, veda grantu un būvēja ceļus. Bet Edgars arī tajā laikā, kad mamma bija izsūtījumā 7 dienas cietumā, tad arī viņš šī baznīcā spēlēja ērģeles. Un vēl viņš ir tāds ļoti unikāls, kad viņš ar akordeonu, tāpēc ienīt šodien arī pie mums, viņš ar akordeonu brauc un pelnīja sev maizīt, spēlējot gan Kazdangā, gan arī Kuldīgā. Edgars Račevskis nekad neaizmirst savu dzimto pusi, un viņš atgriezās Turlavā gan ar koncertiem, gan svētkos, gan klustākos dzīves briežos. Un viņš ir atstājis mums ne tikai izcilu muzikālo mantojumu, bet viņš mums ir arī atstājis skaistu piemēru, kā cienīt savus saknes un savu dzimto novadu. Un man kā turlavniekam un mums turlavniekiem ir patiesa gods teikt, ka Edgars Račevskis ir mūsējais, un viņa dzīve ir apliecinājums tam, ka arī no maza pagastā var izaugt liela personība, kur iedvesmo visu Latviju. Pasākums bija kā muzikāls ceļojums ar atmiņām par maestro personību un dzīves notikumiem. Atgādināts tiek katrs sīkums. Nošu malkas tikai labajā rokā. Tikai melni apavi pirmajai rindai. Tiek nosunīti brūno un dzelteno sandaļu īpašnieki. Kad vēl nebija lielās formas koncerti, notis netika lietotas. Ja nu mazs špikarītis priekšā stāvošajam aiz apkaklītes aizkasts. Grūtākos vārdus diriģents saka priekšā, un tas likās pašsaprotami. Bija darbs, bija atbildība ne tikai par katru dziesmas vārdu un noti, bet arī kori kopumā. Rīgā vai laukos vai nav vienalga. Klausītāji neredzēja darba sviedrus, kamēr trako aplausi, Račevskis cēli aiziet aiz kora, nēsdociņā noslauka pieri, kas kļūst arvien augstāk un augstāka. Cēls uznāciens un žests, es te neesmu vienīgais, rauj koris stāv, un tad kārtējais uznāciens, kas veltīts solistam, koncertmeistaram līdz nākamajai dziesmai. Nogaidīt mēs, kā viesi lūgtu, bet viņš ir mūžīgs ceļiņi augsts, ar mīlo nakti sievā plūgtu, ar pavasara sažu rūgtu. Viņš nav, un viņa vārds ir prieks. Interesanti, ka Gaudeamus dziedātāji ir izrēķinājuši,
ka neviens diriģents nav urāts tā kā viņējais. Un ja saskaitīt un salikt kopā metrus un kilometrus, kurus Račevskis ir pavadījis gaisā, tad simboliski varētu iznākt, ka viņš šobrīd jau ir kosmosā. Oskars Caune pie Račevska dažādos koros dziedājis jau no pērnā gadsimta 60. gadiem. Mājās palika vesela lapa, būtu paņēmis jums līdzi, bet viens no tādiem labākiem teicieniem, kad dziedātājiem, it īpaši tenoriem, ir jāmāk tā dziedāt, tik plati jāatver mutis vaļā, ka zirgs ar kāju var iekāpt, piemēram. Ja? Nu, un ja kāds atkal kaut ko tur aizmidzis vai nesako līdzi, viņš saka, nu, ko tu stiep tā kā suns des to dziesmu. Nu, viņam bija ļoti kolorīti tādi uzmodinoši tādi epiteti, var teikt. Jebkura viņa dziesma ir stāsts, pārdzīvojums. Tas nav tikai nodziedāt notis. Tas ir, viņš prata pasniegt tā, ka tu tajā dziesmā dzīvo un izdzīvo. Teiksim, viens piemērs. Dziesmu sākos 18. gadā. Mēs stāvam vīri kori augšējās, teiksim, estrādē. Man priekšā stāv vīri koris no Austrālijas, Sidnejas. Viņi man pagriežās pret mani un saka, kā var diriģents tik mazām kustībām vadīt šo 14,000 lielo kori? Un viss ir redz, dzird, saprot. Es viņam atbildu. No pirksta galiem viņiem tā enerģija plūst. Un viņš viņu pludina jums, un tāpēc mēs uztveram to dziesmu. Es domāju, ka tā ir pirmkārt harizma. Tā ir mīlestība pret mūziku, mīlestība pret to, ko tu dari. Tā vai citādi, tas ir ikdienas darbs, kas vainagojās ar tiem panākumiem, kas ir bijuši viņiem dziesmu svētku kontekstā vai kādā pat elementāra koncertā. Un es domāju, ka tas ir būtiski visu izplānot, saprast, tas būs tā, tas būs pat līdz smalkām detaļām. Vienlaikus arī raudzīties par to, kāds būs sastāvs, vajadzības gadījumā piezvanīt un teikt, lūdzu, jābūt, mums būs koncerts. Tā kā es domāju, tā ir tāda gādība ne tikai atnākt un tā teikt, veidot šo te koncertu, bet jā, rūpēties par to, lai tas būtu kvalitatīvs, ar pilnu sastāvu, jo ambīcijas vienmēr bija augstas. Ja. Edgara Račevska bērni atzina, ka tētis daudz devis viņu muzikālajā ceļā. Muzikālo līniju, muzikas izpratni, formu un to vibrāciju, kas ir mūzika, teiksim, caur dvēseli. Protams, pirmām kārtām tā ir profesionalitāte. Profesionalitāte tieši tajā lietā, kas ir kā diriģēšana, tas, ko viņš darīja un kā viņš darīja, tas bija neaprakstāmi. Es dziedāju pie viņa visos koros praktiski, tātad es ļoti daudz piedalījos, biju procesos, kad viņš iedziedināja kori. Pēc tam es vairāk nevaru dziedāt nevienā korī, viss cauri vairāk, jo tā kā viņš to darīja, kā viņš iedziedināja kori, kā viņš izveidoja
teiksim tā, viņš uzskaņoja instrumentu. Jā, atnāk, nu tā, kaut kas, nu tā, šitie pievelk, šitie pieceļ, uzceļ un sakārto, balsis salika pa vietām, tā, instruments ir gatavs. Varam sākt mēģinājumu. Tā bija, jā. Manā gadījumā man nebija variantu. Es jau apmēram 3 gadu vecumā zināju, ka man būs jāspēlē klavierus, un tad jau tā kā man omīte atstāsta, ka es jau sen esmu teikusi, es būšu teikuma koncertmeistara. Nezinu, kā es to vārdu varēju izrunāt, bet tā bija. Man bija 16 gadi, kad viņš man ļāva startēt pie vīru koru Gaudijām. Es ļoti labi atceros savu pirmo koncertu. Un viņš, es domāju, ka tas galvenais, viņš mums deva iespēju, gan brālim, gan man, viņš deva iespēju darīt. Un mēs kaut kā tajā visā, vienkārši bija, protams, domas, man patika būt par frizieri, piemēram, vai vēl kaut ko varbūt darīt. Bet tomēr tā muzika mūsu ģimenē ir ārkārtīgi bijusi pirmajā vietā. Turlavā aizvadīts pirmais no Edgaram Rečevskim veltītajiem pasākumiem atklāja maistro meita Ilze. Nākamais būs jau šīs nedēļas nogalē Jāņa Akuratera muzejā. Savukārt 18. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā izskanēs vīru koru diškoncerts. Šis 18. novembris un vispār viņa šis latvietības gars un Latvijas neatkarības patriotisma tāda sajūta, kas tētim vienmēr bijusi arī tajos laikos, kad to nedrīkstēja un nevarēja. Es domāju, ka tas viņa dzīvē sit cauri tādu lielu stīgu tur. Šobrīd tiek vākti līdzekļi pieminekļa izveidē Rečevska Adusas vietā Baltezera kapos. To plānots atklāt Latvijas dzimšanas dienā, bet ja kaut nedaudz vēlas sajust maistro enerģiju un spēku, tad var iegriezties Lipaiķu baznīcā un ielikt savas rokas viņa plaukstu nospiedumos. Ieva Benepelda, Lāns Perševics, Skrundas televīzija.